Es jums pastāstīšu vienu salīdzinājumu no cilvēku dzīves, lai jūs labāk saprastu, kā tas darbojas mūsu attiecībās ar suņiem, suņa audzināšanā. Mums ir kāds ģimenes loceklis, vienalga, vai tas būtu bērns, vai mīļotais cilvēks, vai vecāki. Un faktiski jau ikdienā mums ir divas opcijas. Vai nu mēs pamanam vairāk to pozitīvo, labo, kas ir tajā cilvēkā, vai tomēr fokusējamies un koncentrējamies uz negatīvo. Nu, negatīvais atkal tu ne tā, tu tāds, tu šitāds, nevar uz tevi paļauties, tas jau tā vienmēr. Vai tas pozitīvais, wow, cik forši, ka tu atnāci, cik forši, ka tu paspēji, paldies, ka tu nomazgāji, paldies, ka tu palīdzēji un tā tālāk. Un kā jums šķiet, tas cilvēks, kāds viņš kļūs mums līdzās, mums blakus? Ja mēs izcelsim to negatīvo, kā jums šķiet, tas negatīvais mazināsies vai tas negatīvais tomēr pieaugs? Un ja mēs izcelsim to labo, kā tad būs? Un izceļot labo, tam cilvēkam pašam sāk rasties dabiska vēlme būt foršākam un labam, vēl vairāk paspilgtināt šo labo iezīmi sevī, miedarbībā ar to otru cilvēku. Vai ne? Un tad, kad mums viss ir slikti, un kad mēs esam kādam slikti, tad mēs kļūstam tādi paši negatīvāki savā ziņā, un bezspēcīgāki, un vājāki. Un es to ievadu jums stāstu tāpēc, lai nedaudz virzītu stāstā par suņiem mūsu dzīvēs. Daudzus gadus strādājot ar saimniekiem un dažādiem suņiem, dažādas šķirnes suņiem un ar dažādu raksturu, dažādu temperamentu. Es, protams, uzkrājot pieredzi pēc pieredzes, savelku pati arī daudz dažādas iezīmes, kopējas lietas, un man ir tāda, tā kā pat savā veidā varētu teikt pašai sava statistika par daudz tēmām, gan par veselību, gan par raksturu, gan par suņu audzināšanu, gan par šķirnēm. Un visādiem knifiņiem. Bet mums ir iespēja, vai nu mēs redzam tikai to negatīvo, kas ir mūsu sunī, tā rakstura kaut kāda iezīme, vai tie netikumi, koncentrējamies, fokusējamies, vai esot kopā ar savu suni ikdienā, sēdzīvē, suņu skolā, dažādās situācijās, mājās, telpās, ārpus telpām, dažādās vidēs. Mēs iepazīstam savu suni, jo tad, kad tas mazulīts pie jums atbrauc, viņš jau atbrauc ar savu ģenētisko kodu, ar savu temperamentu, ar savu selekcijas rezultātā ielikto darbu uzdevumu, ja? Un jūs jau viņu saņemat gatavu, mazo suņa personību, un tad jums ir jāsāk ar viņu iepazīties. Un tad jūs nākat uz suņu skolu, un mēs darbojamies, mēs liekam sunīšus dažādās situācijās, pildam dažādas uzdevumus, un jūs redzat un sākat pamanīt savā sunī arī to viņu stipro pusi, un tās stiprās, labās lietas ir arī ļoti, ļoti daudz. Un tad, ko mēs sākam darīt? Tagad ir stāsts par izvēli. Vai mēs sākam vilkt tikai to slikto, un tas nebūtu nenozīmē, ka mēs neredzam to slikto. Nē, bet tas stāsts ir par kaut ko citu, ka mēs sākam vairot to, kas mūsu sunī ir tas stiprais, labais, spēcīgais, pozitīvais, jau arī savā ziņā ieliktais no dabas. Un mēs uzķeram to vienu, tos divus, tos trīs uzdevumiņus, sadarbības modeļus ar savu suni, kas viņam super padodas, uz ko viņam mirdz acis, uz ko viņš nāk ar entuziasmu. Nu, lūk, un mēs sākam viņu motivēt uz šo, un tas mums sāk piemēroties ļoti daudz citās dzīves situācijās. Es jums stāstu arī no savas pieredzes ar saviem suņiem un no savas pieredzes ar daudziem citiem suņiem, kā tas notiek un kā tas izskatās. Un tad, kad saimnieki iepazīst to savu sunīti, un es redzu no malas, cik ļoti daudzās situācijās, kur ja viņš būtu vienkārši apstājies, parāvis stresu tajā brīdī, saimnieks par saimnieku runāju, ieciklējies uz to, ka tagad viss būs slikti, viņš paņem situāciju savās rokās,
un ieliek to sunīti tajos procesos, kas tieši jūsu sunim super labi patīk, ko viņam patīk darīt kopā ar jums, un tas jau parādās jums 1., 2., 3. tāds kontroles foršs rīks, instruments, ar kuru jūs varat operēt dažādās vidēs, dažādās situācijās, starp dažādiem cilvēkiem, suņiem, zaķiem, kaķiem. Un jo vairāk jūs to praktizēsiet, jo vairāk tas jums sāks izpildīties. Un jo vairāk tas jums sāks izpildīties, jo vairāk jūs jutīsiet, klaus, suns pats sāk man piedāvāt to. Un man ļoti daudz suņu saimnieku, tad jau īstenībā reizēm jau pēc pirmās nodarbības stāsta, ka to uzdevumu, un suns sāk nākt, pats uzprasās. Viņam patīk tieši tas, vai tieši šis, lūdzu, bingo, ņemat to situāciju savās rokās, un tas jums jau ir kolosāls instruments, kuru jūs varat attīstīt. Mēs no tā viena uzdevuma varam uztaisīt vēl 3 apakšforšus uzdevumiņus saistošus, kas tam sunim ļoti, ļoti patīk un kas viņu aizrauj. Jo tad, kad jums ir kāda situācija dzīvē, kur viss draud būt slikti, suns būs par kaut ko ļoti, ļoti satraucies, uz kaut ko reaktīvs, uz kaut ko reaģēs ne tā, kā mums gribētos, lai viņš reaģē. Es vienmēr saku savējiem, jums ar kaut ko ir jāizkonkurē šis brīdis. Vai tad, kad tas suns ir super uzvelcies pozitīvā, vai super uzvelcies atkal uz otru pusi, netik pozitīvā ziņā, ja? Mums ir jāpieņem lēmums. Mēs esam savam sunim līderis, un līderis nestreso. Līderis saglabā iekšējo mieru. Līderis ir pārliecināts, līderis pieņem lēmumu. Un suns ar laiku to zina, ka nevis es kā suns pieņem lēmumu, bet kur ir situācija, kura man nervu sistēmu rauč pagatā, kur ir saimnieks, ko daram, ko tu teiksi man, kāds būs saimnieka lēmums. Un viena situācija, otra situācija, un šādi te krājot pieredzes, es jums dodu iespēju šīs pieredzes visas krāt suņu skolā. Nāciet, krājiet tās pieredzes, tā kā es vienmēr saku, ņemat visus šos uzdevumus priekš sevis, viņi jums dzīvē būs cik vērtīgi. Ejat, darat, izmantojiet visus šos uzdevumus savā labā, iepazīstiet savu suni, nevis tos citus, bet savu suni, jo jūsu suns ir individuāls, jūsu suns ir jūsu individuālā suņa personība. Viņš noteikti atšķirās no tā suņa, kas ir kaimiņos pa labi vai pa kreisi, un jums jau ir tā dzīve ar savu sunīti kopā jāveic. Un saskaroties un nonākot atkal un atkal dažādās situācijās, ko es piedāvāju jums suņu skolā, jūs nostipriniet arī savas šīs pozitīvā līderis, tas nav par negatīvo, ja es runāju pilnīgi par kaut ko citu, ja. Suns tomēr ir bara dzīvnieks, un tad, kad viņš ienāk jūs mājās, viņš patiesībā jau sagaida kā dzīvnieciņš, kā suns, kas ir bara dzīvnieks, viņš sagaida to, kur ir mana mamīte pēdiņās, ja. Mamīte tā, pie kuras es augu pirms tam voljērā vai audzētavā, kurai es pakļāvos, kurai es gribēju, kur es cienīju kā suns, kā kucēns, kur viņa ir. Viņš ienāk ģimenē, un mamma, tētis, bērniņš, omīte, opīts, kurš tas ir, viņš meklē zināmas saistības, zināmas sakarības, lai uzķertu, kur ir, viņš būs tas vai viņa būs tā, kuram es gribēšu sekot, un kurš pieņems manā dzīvē lēmumus, kā mēs darīsim. Un tieši tāpēc tajās situācijās, kad mums liekas viss tulītās bruks un jūks, suns nevar vienlaicīgi būt reaktīvs un vienlaicīgi būt savā vismīļākajā uzdevumā kopā ar saimnieku. Un mēs pieņemam lēmumu, ko darīs mūsu suns. Vai viņš ies un tālāk turpinās attīstīt kādu nelāgo ieradumu, vai mēs paņemam situāciju savās rokās un mēs pieņemam lēmumu. Un mēs sakam, ne. Mēs pildam kopā uzdevumu, mēs daram to, mēs daram šo. Tu esi ar mani, tev ne par ko nav jāsatraucās, uzticies man kā suns, paļaujies uz mani, es izrulēšu situāciju. Ja? Un šo jūs kolosāli varat praktizēties nodarbībās. Nākat, praktizēties, darat, un es jums piegādāšu situācijas. Jo es ļoti gribu, lai katrs saimnieks iepazīst tieši savu sunīti. Pamana tās vājās lietas, jo tāds ir katrā. Katrā sunī ir savas stiprās puses, savas vājās, tieši tāpat kā cilvēkos. To es garantēju. Arī katrā sunī ir kaut kas, pie kā mums bišķiņ ir jāpiestrādā. Mēs uzķeram, šitas ir tas, te veidojas kaut kāds nelāks ieradums.
Un ko mēs ar to izdarīsim, ja? Vai mēs uz to ieciklēsimies, bārsim viņu par to, ja mēs viņu ieliekam kaut kādā foršajā, superīgajā uzdevumā. Stundai X mēs gatavojamies pirms tam. Mēs nesagaidām stundu X, kad viss ir slikti, un tad ķeram grābjam, nekas tur nesanāks. Ja? Suns tikai sajūtīs mūsu stresu, un tas iedos viņā vēl dubult stresu. Un noslēdzot šodienas tēmu par labo katrā un par netik labo katrā, pamanām to labo, to stipro, to spēcīgo. Sākam attīstīt, velkam ārā no suņa to, motivējam viņu uz to, un jūs jūtīsiet, kā jums tas sāks palīdzēt, kā jums tas sāks kalpot ļoti daudzās dzīves situācijās. Ja?